Tuvajos austrumos viss ir kluss. Vai tiešām tā ir? Virsrakstu mums stāsta vienu, kamēr aizkulisēs klusām briest citi notikumi un situācija pamazām uzkarst. TikTok varētu būt sociālo mediju platforma, taču mums, vecāka gadagājuma cilvēkiem, tas ir kā pulkstenis, kas tikšķ līdz pusdienlaikam, lēmuma pieņemšanas brīdim. Mēs esam kā vecā vesternā. Liktenīgais pusdienlaiks vai apšaude pie OK Corral, gaidot, kad atklāsies pēdējā aina. Savienotās valstis noraidīja Irānas jaunāko priekšlikumu, raksturojot to kā aizvainojošu. Viņi iespējams izmantoja citu vārdu. Es tulkoju no tā, ko lasīju ivritā rakstošajās mediju vietnēs. Un ņemot vērā ziņojums, ka prezidenta Trumpa pacietība izsīkst, Amerikas prezidents pirmdienas vakarā paziņoja, ka ASV bija paredzēts uzbrukt Irānai jau otrdien. Taču viņš ir nolēmis pagaidām uzbrukumu atlikt. Iemesls. Katāras emīra, Sauda Arābijas kroņprinča un apvienoto Arābu Emirātu prezidenta lūgums, visi viņi lūdza viņu uzbrukumu atlikt. Ir arī dažādas citas baumas, taču tas ir tas, ko mēs dzirdējām oficiāli. Laiks tiešām iet uz priekšu. Hormuza šauruma aplenkums un jūras blokāde ietekmē situāciju, lēnām žņaudzot Irānu, padarot viņus izmisīgus, varbūt pat liekot viņiem pirmajiem izvilkt ieroci. Tiešām tik tak. Kamēr Irānā turpinās trauslais pamiers, šeit Izrēlā mēs ievērojam vienošanos ar Amerikas Savienotajām valstīm. Viņi lūdza mūs atturēties un savaldīties, neskatoties uz turpinātajiem Hezbollah pārkāpumiem Libānā un to, ka Hamas pilnībā ignorē nosacījumus, kas tika noteikti septembrī. Šīs organizācijas turpina steigties notikumiem pa priekšu, pārbauda Izrēlu un apgūst FFO nozīmi. Pagājušajā nedēļā Izraēlas aizsardzības spēki likvidēja vairāk nekā 220 Hezbollah teroristu Libānā, vidēji vairāk nekā 30 dienā. Mēs pastiprinājām triecienus uz ziemeļiem no Litani upes, kur Hezbollah uzsāka raķešu un dronu uzbrukumus pret Izraēlu. Šonedēļ mēs pat uzbrukām Beirūtas nomalēs. Gazā tika nogalināts Hamas līderis Azadīns Al-Hadats, kamēr armija turpina lēnu, metodisku Gazas joslas pārņemšanu. Tagad mēs kontrolējam apmēram 60% Hamas teritorijas. Lai gan pamiera vienošanās Izrēlai paredzēja tikai 53% no šīs teritorijas. Un tas skaidri norāda uz izmaiņām iepriekšējā politikā. Hamas tiek paziņots, ka par katru pārkāpumu būs jāmaksā sava cena. Viņi joprojām tic, ka Izraēla ierobežos Eiropas Savienība vai starptautiskās organizācijas. Un kāpēc gan ne? Tas vienmēr iepriekš ir strādājis. Bet par to vairāk pēc brīža. Abās frontēs Izraēla sistemātiski grauj pamiera noteikumus, kas ilgtermiņā nebūtu ilgtspējīgi un kas mums tika uz laiku uzspiesti no Vašingtonas puses. Un abās frontēs vismaz pagaidām nav nekādu neparastu amerikāņu dusmu. Arī viņi saprot, ka iepriekšējā rīcība vairs nav iespējama. Hamas joprojām valda Gazā, bet tas, kas notika šonedēļ, parāda, cik ļoti lietas patiesībā ir mainījušās. Iepriekš Izraēla bija piesardzīga reaģējot uz draudiem vai likvidējot teroristus, jo viņiem bija iespēja palaist raķetes un apdraudēt Izraēlas civiliedzīvotājus. Tie, kas šodien saka, ka Hamas izdzīvo un ka tās līderu nogalināšana nav svarīga, ignorē ļoti būtisku lietu. Hamas jaunākais līderis ir likvidēts kopā ar savu ģimeni. Un organizācija, kas kādreiz terorizēja Izraēlu ar masīviem raķešu uzbrukumiem vai draudiem par sauszemes iebrukumu, tagad nespēja palaist pat vienu raķeti vai nosūtīt kaut vienu teroristu uz frontes līniju. Viņi, Hamas, tagad var tikai staigāt apkārt Gazā savās uniformās un terorizēt vietējos gaziešus. Hamas ir zaudējusi desmitiem tūkstošu kaujinieku, zaudējusi savas apgādes līnijas un vairāk nekā 60% savas teritorijas. Atlikušajos 40% tās kaujinieki staigā apkārt neapbruņoti, baidoties no tūlītēja trieciena no gaisa un rokoties cauri drupām, kas kādreiz bija viņu varas centri. Kā šonedēļ izteicās viens Izraēlas komentētājs, Hamas ir kā neglīts prusaks. Izraēla to ir samīdījusi zem sava papēža. Tās kājas un taustekļi joprojām lēni raustās peļķē, kas kādreiz bija Hamas. Labi, galvenais ir tas, ka viņiem tuneļi beidzas, un nākamais trieciens drīz sekos. Runājot par to, kamēr Izraēla turpināja likvidēt Hamas līderus Gazā un sistemātiski nojaukt terora infrastruktūru, islamisti un viņu atbalstītāji rietumos šonedēļ atzīmēja Nagbu. Viņi atzīmēja Nagbu it kā ko tieši? Viņi netika iznīcināti 1948. gadā arābi. 19 gadus kontrolēja Jūdeju, Samariju un Gazu. Kāpēc viņi tad neko nedarīja?
Kāpēc viņi tajos gados neizveidoja valsti? Tagad viņi runā par 600 000 bēgļu. Nesen pamanīju, ka viņi šo skaitli ir palielinājuši līdz 700 000, kas abos gadījumos pārsniedz 1949. gadā reģistrētos 450 000. Bet neatkarīgi no tā, Arābu valstis izdzina 800 000 ebreju. Kāpēc viņi neizmantoja savas valstis, lai uzņemtu arābu bēgļus? Kāpēc nebija ebreju bēgļu problēmas? Tāpēc, ka mēs uzņēmām savus cilvēkus. Tātad tas nekad nebija par viņiem, nekad nebija par Palestīnas bēgļiem. Vienīgais, kas uztur arābu Filistīnas koncepciju dzīvu, ir tas, ka viņi nevarēja iznīcināt Izraēlu. Nagbas traģēdija, par kuru viņi runā, ir tas, ka viņi nevarēja iznīcināt ebrejus. Un atšķirībā no jebkuras citas minoritātes tuvajos austrumos, viņi nevarēja pakļaut ebrejus. Visi miljards no viņiem nevarēja atbrīvoties no 7 miljoniem ebreju. Ne ar spēku, ne caur starptautiskām institūcijām, ne ar propagandu, neko. Tāpēc tagad viņi kūda muļķus rietumos. Kā jau teicu, viņi kontrolēja Gāzu 19 gadus, un tad Gāza bija tikai viņu pašu ziņā pēdējos 20 gadus. Tagad viņi par to sēro, bet viņi izmantoja to, lai slēptu infrastruktūru, kas bija paredzēta Izraēlas iznīcināšanai. Jā, viņiem izdevās izlausties cauri un nogalināt vairāk nekā 1200 izraēliešu, bet ar to viss arī beidzās. Tagad viņiem ir šis. Un ja jūs domājat, ka viņi ir guvuši mācību, paskatieties uz šo. Visas šīs demonstrācijas visā pasaulē. Tagad tas vairs nav par tiesībām, kompromisiem un 2 valstīm. Tagad tas ir par no upes līdz jūrai. Un visi tie paši sevi par miera mīļotājiem saukušie cilvēki, gan šeit Izrēlā, gan visā pasaulē, kuri mums stāstīja, ka kompromisi un atzīšana padarīs viņus par partneriem un saprātīgākiem. Viņi visi klusēja. Katra pārkāpuma laikā attaisnoja katru vardarbības aktu un ignorēja to, ko paši arābi teica. Un no mums tika sagaidīts, ka mēs to visu pieņemsim. Pašnāvnieku spridzināšanas, raķetes, terorisms. Un tagad jūs turpināt viņus iedrošināt. Ļaujiet viņiem saprast, ka viņi var tikt cauri sveikā, kamēr jūs pārmācat Izraēlu. Tas viss bija jūsu rīcības sekas. Tas pats notiek Libānā, kur šīs institūcijas un Eiropas valstis, kurām būtu jāsaglabā miers, tā vietā ļāva teroristu grupām darboties līdzās viņiem. Jūs visi esat iemesls, kāpēc viņi domāja, ka var darīt visas šīs lietas, ko viņi arī izdarīja, pārkāpjot starptautiskās tiesības un nonāca pie šāda iznākuma. Jo mums šeit Izrēlā tas ir vai nu šis vai šis. Mums Izrēlā nebija nepieciešams civilās komisijas apstiprinājums par 7. oktobra noziegumiem, ko Hamas pastrādāja pret sievietēm un bērniem, lai zinātu, ko mūsu islāmistu ienaidnieki darītu ar mums, ja viņiem būtu tāda iespēja. Arābi atklāti aicina uz vīriešu slaktēšanu, sieviešu izvarošanu, jaunu meiteņu pārvēršanu par seksa verdzenēm, kā arī bērnu spīdzināšanu un sadistisku nogalināšanu. Lai nebūtu šaubu, šis ir liktenis, ar kuru saskartos katrs ebrejs Izrēlā no islāma puses, ja mēs kādreiz nespētu sevi aizstāvēt. Kāpēc es to zinu? Nevis tāpēc, ka viņi to atklāti pauž pie katras izdevības un sociālajos tīklos. Ja pēdējās dienās neesat redzējis vai dzirdējis, kā viņi demonstrē savus nodomus visā Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs, tad jūs neesat pievērsis uzmanību. Es to zinu tāpēc, ka pēdējos gados tieši tāds ir bijis jezīdu, kristiešu, kurdu un visu to liktenis, kuri dzīvoja islāma varā tuvajos austrumos. Tieši tāds ir kristiešu liktenis Āfrikā. Neviena no šīm grupām neokupē nevienu teritoriju, un nevienai no tām nav strīdu par robežām. Neviena no tām neuzbruka islāmam vai musulmaņiem. Neviena no tām nav izdarījusi nevienu no tām lietām, ko arābu atbalstītāji izmanto kā ieganstu, lai demonizētu Izrēlu un vainotu mūsu arābu agresijā. Neviens neuzstāja uz līdzās pastāvēšanu. Nebija nevienas zīmes ar uzrakstu, ka jezīdi un arābi nav ienaidnieki. Neviens no viņu musulmaņu kaimiņiem neskrēja viņus aizsargāt. Nē, viņa vienīgais noziegums bija tas, ka viņiem vienkārši nepaveicās, un viņi nespēja sevi aizstāvēt tuvajos austrumos. Neviena valsts, neviena starptautiska organizācija un neviena no simtiem cilvēktiesību grupu, kas maksā miljonus dolāru aktīvistiem, neiesaistījās, lai palīdzētu kādam no viņiem vai apturētu šo minoritāšu nežēlīgo iznīcināšanu. Citas minoritātes, bahajieši, zoroastrieši, koptu kristieši arī tiek vajātas, pazemotas un viņām tiek liektas pamatiesības islāma režīmos. Arī viņi nav vainīgi ne par ko citu, kā tikai par to, ka nav musulmaņi.
Visi tie mēdījos, visi tā sauktie eksperti, visi nožēlojamie ebreji, kuri pievienojās Izraēlas nomelnošanai, sagrozot faktus un realitāti, lai ērti attaisnotu savu dalību sistemātiskā valsts demonizēšanā. Tā ir patvērums tautai, kas paudzēm ilgi tikusi vajāta. Visi to dara, ignorējot neglīto realitāti, un tādējādi baro slepkavniecisko zvēru, kas ir atbildīgs par visu vardarbību, kas vērsta pret bezpalīdzīgajiem cilvēkiem tuvajos austrumos. Tie paštaisnie sociālo mēdīju liekuļi, kuru prāti ir saindēti ar gadiem ilgu progresīvu indoktrināciju, nekad neizteicās, nekad neminēja, nekad nestājās šo visnevainīgāko upuru aizstāvībā. Vārdā nenosauktie jezīdu, kristiešu, kurdu un arī persiešu bērni. Neviens nerīkoja nemierus, neviens neprotestēja, neviens nestājās viņu aizstāvībā. Viņu dzīvībām nebija nozīmes. Ja tas bija par pretošanos vai kolonialismu, kāpēc Melnais septembris notika Jordānijā? Kāpēc notika Libānas pilsoņu karš? Kāpēc viņi izraidīja ebrejus no arābu valstīm? Kāpēc viņi neizveidoja valsti laikā no 1948 līdz 1967 gadam, kad viņiem bija tāda iespēja? Tāpēc atvainojiet, ja mēs neesam pārāk sajūsmināti par jūsu paštaisno sašutumu. Mēs turpināsim darīt visu iespējamo, lai atturētu un, ja nepieciešams, nogalinātu tos, kuri cenšas mūs iznīcināt un nogalināt mūsu ģimenes. Mēs tiksim galā ar jūsu žēlabaino nicinājumu. Citas iespējas nav. Izraēlas valsts tika izveidota tieši tāpēc, lai ebreji nekad vairs nebūtu bezpalīdzīgi upuri. Tā ka jūs varat mūs apsaukāt, cik vien vēlaties. Jūs varat tēlot morālo pārākumu, izteikt naidu, izrādīt sašutumu, priecāties par mūsu sāpēm, atbalstīt šo vardarbīgo iebrucēju ierašanos jūsu valstīs. Bet mums izvēle ir vienkārša. Mūsu dzīvības, mūsu bērnu dzīvības, tas ir tas, kas ir svarīgi. Un jūs varat sev iebāzt savas sagrozītās, slimās vērtības. Jūs varat iet pisties. Un kamēr viņi liek jums koncentrēties uz mums, ar jebkādu iegānstu, ko viņi atrod šonedēļ vai nākamnedēļ, viņi pamazām iebrūk pie jums. Tik tak, tik tak. Pulkstens ne tikai tikšķ šeit, tas tikšķ arī jūsu reģionā. Islāmisti un musulmaņu brālība nav rietumos, lai asimilētos. Viņi tur atrodas, lai iekarotu, izmantojot rietumu brīvības principus un vērtības, lai virzītu savus mērķus un savas vērtības. Reliģijas brīvība ir svarīgs rietumu kultūras elements. Bet kamēr mēs ievērojam savus principus, viņi tos izmanto, lai ieviestu savējos. Reliģiskā klātbūtne viņiem nav savu uzskatu svinēšana, bet gan līdzeklis, lai simbolizētu pārākumu. Tas, ka islāmisti lūdzas jūsu ielās, nav reliģiskās brīvības izpausme tā, kā mēs to saprotam. Viņi to nedara savās valstīs, tikai tur, kur viņiem jāizrāda pārākums. Un jā, rietumos ir publiskas reliģiskas izpausmes. Man, piemēram, ļoti patīk Ziemassvētku silītes, Ziemassvētku eglītes, pat kori, kas dzied svētku laikā. Man patīk lieldienu zaķis un olu meklēšana. Es neesmu kristietis. Tie bija kristieši, kas svinēja, nevis mēģināja kaut ko uzspiest citiem. Bet lūgšana publiskās vietās islāmistiem neticīgo teritorijās ir demonstratīva nepakļaušanās. Tāpat kā viņi ceļ mošejas kristiešu un ebreju svētvietās. Viņi kliedz par intifādas globalizāciju. Tad viņi to dara pret neaizsargātiem ebrejiem. Un tikai daži par to runā vai iestājas, jo jūsu valstu ebreju pilsoņi it kā ir atbildīgi par to, ko mēs Izrēlā darām. Tas pats notiek arī šeit, kad tu normalizē ļaunumu, kad tu to attaisno, kad tu piemēro noteikumus un likumus selektīvi, tu padari to pieņemamu. Tāpēc nebrīnieties, kad notiek tādi gadījumi kā tas, kas šonedēļ notika San Diego. Kad tu attaisno vardarbību vai vēršies pret atsevišķiem cilvēkiem it kā sašutuma dēļ, tu padari to pieņemamu. Tu vēlies globalizēt konkrētu vardarbību? Nu, arī citiem cilvēkiem ir savas iecienītās pieejas, kuras viņi uzskata par nepieciešamām globalizēt. Tagad, raugoties uz situāciju Gazā pēc kara, viena no idejām, ko virza ES un kreisie spēki Izrēlā, ir ļaut Palestīnas pašpārvaldei pārņemt kontroli. Doktors Ariels Edmoni no Jeruzalemes stratēģijas un drošības institūta un Sagivs Steinbergs no Jeruzalemes drošības un ārlietu centra apskatīja šo jautājumu rakstā, kas šonedēļ tika publicēts Izraēlas avīzē Māriv. Viņi apgalvo, ka Katara neuzskata Palestīnas pašpārvaldi par mērenu alternatīvu Hamas, bet gan par mehānismu, kas kādu dienu varētu kalpot kā leģitīms politisks aizsegs musulmaņu brālības valdīšanai.
Saskaņā ar rakstu pēdējās 10 gadus laikā Doha ir pārskaitījusi vairāk nekā $1 miljardu Palestīnas pašpārvaldei. Viņi ieguldīja izglītības sistēmās, infrastruktūrā un mēdījos, vienlaikus caur tādām institūcijām kā Al Jazeera un ANO Palestīnas bēgļu aģentūra UNRWA, veicinot antisemītisku saturu un Hamas atbalstošus naratīvus. Autori brīdina, ka startautiskie plāni nodot Gazas kontroli tā sauktajai reformētajai Palestīnas pašpārvaldei ignorē faktu, ka Fatah un Al-Aqsas mocekļu brigāžu elementi paši piedalījās 7. oktobra uzbrukumā un darbojas koordinācijā ar Hamas. Katara neatbalsta Palestīnas pašpārvaldi tāpēc, ka tā ir mērena, rakstā teikts, bet gan tāpēc, ka tā var kalpot kā leģitīms aizsegs musulmaņu brālības kustībai. Viņi turpina apgalvot, ka neizjaucot kūdīšanas mehānismus, ekonomisko atkarību un Kataras ietekmi, Hamas varētu viegli atgriezties ar citu nosaukumu un jaunu politisko fasādi. Kas attiecas uz Izraēlas pusi, dr. Kobi Mihails, kuru esmu šeit jau iepriekš intervējis un dalījies ar viņa rakstiem, izteica interesantu viedokli par premjerministra Benjamina Netanjahu nākotnes redzējumu. Rakstā, ko viņš publicēja kopā ar Izraēlas lielās stratēģijas centru, dr. Mihails izklāsta premjerministra Netanjahu stratēģiskās koncepcijas stiprās puses un izaicinājums, kas pielāgota notiekošajām lielajām pārmaiņām. Pasaule vairs netiek veidota balstoties uz divām superlielvalstīm. Vara izkliedējās, un Netanjahu cenšas izveidot Izraēlas stratēģiju, kas atbilst šai jaunajai realitātei. Dr. Maikls sāk ar citātu no Netanjahu paziņojuma ministru kabineta sanāksmē 22. februārī 2026. gadā, kurā viņš teica sekojošo. Manā redzējumā mēs izveidosim veselu sistēmu, būtībā alianšu sešstūri ap tuvajiem austrumiem vai to iekšienē. Tas ietver Indiju, Arābu valstis, Āfrikas valstis, Vidusjūras valstis, piemēram, Grieķiju un Kipru, kā arī Āzijas valstis, kuras es šobrīd nenosaukšu. Šis sešstūra redzējums, pēc dr. Maikla domām, ir Izraēlas mēģinājums pārvērst globālo multipolaritāti par stratēģisku priekšrocību. Tā vietā, lai Izraēla būtu maza valsts, kas reaģē uz notikumiem, ideja ir pozicionēt Izraēlu kā centru, sesto asi, kas savieno 5 galvenās reģionālās sfēras. Tas nav tikai diplomātija, bet mēģinājums izveidot reģionālu tīklveida arhitektūru ar drošības koordināciju, infrastruktūras saitēm, ekonomiskajiem koridoriem un tehnoloģiskām partnerībām, kas viss ir savienots kopā ar Izraēlu kā centru. Pēc Mihaila teiktā, šī vīzija radusies tieši no šoka, ko izraisīja 7. oktobris un tam sekojošā daudzfrontu kara. Netanjahu uzskata karu gan par traumu, gan par iespēju. Irānas reģionālā ass ir novājināta. Arābu valstis ir ievainojams un atkarīgas no ārējām drošības garantijām. Un Izraēla ir demonstrējusi gan militāru, gan tehnoloģisku pārākumu. Šajā vakumā viņš uzskata, ka Izraēla var palīdzēt veidot jaunu reģionālo kārtību. Taču šai vīzijai ir milzīgi izaicinājumi. Pirmkārt, tas joprojām pārsvarā ir tikai retorika. Nav saistoša institūcija, nav finansēšanas mehānismu, nav darbības ietvaru. Bez reālas infrastruktūras un reāliem saistībām tas paliek tikai vīzija. Otrkārt, Palestīnas jautājums ir mīna zem visa projekta. Neviena arābu valsts pilnībā nepievienosies reģionālai struktūrai, kas šķērso strīdīgu teritoriju bez politiska redzējuma. Treškārt, Savienoto valstu personīgās saites ar Trumpu neizdzēš struktūrālo spriedzi. Vašingtona vēlas pamieris un stabilitāti. Izraēla vēlas aktīvu atturēšanu un rīcības brīvību. Amerikas atbalsts ir būtisks, taču Amerikas intereses nevienmēr sakrīt ar Izraēlas interesēm. Ceturtkārt ir Indija. Tā ir augoša lielvara, taču tai ir arī ciešas saites ar Irānu un Krieviju. Tā vienkārši nepievienosies pret Irānu vērstai frontei. Tās līdzdalību vienmēr ierobežos tās pašas stratēģiskā autonomija. Piektkārt, šai arhitektūrai trūkst skaidra smaguma centra. Atšķirībā no NATO, šajā sistēmā nav hegemona, kas to noturētu. Tā ir elastīga tīkla sistēma, kas darbojas mierīgos laikos, taču vēsturiski sabrūk krīžu laikā. Tomēr Mihails apgalvo, ka šeit inovācija ir reāla, kā reģionālās stabilitātes saistviela izmanto savienojamību, infrastruktūru un tehnoloģijas, ne tikai militārās alianses. Tādi projekti kā IMEC, Indijas tuvējo austrumu Eiropas koridors, kā arī kopīga enerģētikas un digitālās infrastruktūras attīstība ar Grieķiju un Kipru,
piešķir šai vīzijai fizisku pamatu. Galvenais ir šāds. Netanjahu sešstūra vīzija ir ambicioza, radoša un stratēģiski saskaņota, taču joprojām abstrakta, trausla un pilna neatrisināta pretruna. Es ļoti labi pazīstu Kobi. Mēs abi mācījāmies vienā vidusskolā mūsu dzimtajā Aškelonā, un toreiz bijām draugi. Pēc vairākiem gadiem man bija privilēģija cieši sadarboties ar viņu, jo mēs abi bijām vecākie darbinieki Izraēlas premjerministra birojā. Viņš ir viens no gudrākajiem cilvēkiem, ko jebkad esmu sastapis. Un vairāk par visu, es uzskatu, ka tieši šis viņa raksts vislabāk raksturo Netanjahu unikalitāti Izraēlas politiskajā ainavā. Un es pat varētu teikt, arī rietumu politiskajā ainavā. Netanjahu ir cilvēks ar skaidru vīziju par mūsu valsti. Un ar to jums vajadzētu saprast, kāpēc tik daudz izraēlieši, arī es pats, atbalsta Netanjahu. Un mēs pamazām tuvojamies vēlēšanu gadam. Daudz politiķu vēlas pārņemt varu. Papildus viņa nevainojamai kara vadībai, kopš 7. oktobra Netanjahu bija skaidra vīzija par Izraēlas nākotni, kādas daudziem Izraēlas politiķiem trūkst, un manā skatījumā tas ir būtiski, lai Izraēla to īstenotu turpmākajos gados. Visbeidzot, tuvojoties Šavot svētkiem, Čag Matan Torah, Toras un 10 baušļu saņemšanas svinībām, daži nozīmīgi punkti mūsu laikam. Šavot ir vienīgie svētki ebreju kalendārā, kuriem Torā nav norādīts konkrēts datums. Tajā ir tikai pavēlēts skaitīt 49 dienas no Pesaha 2. dienas un svinēt Šavot 50. dienā. Pesah, Sukots, Roša Šana – visiem tiem ir konkrēti datumi. Bet brīdim, kad mēs saņēmām Toru, mūsu izšķirošajam brīdim, kalendārā nav noteikta datuma. Jo, kā mums stāsta ebreju domātāji, Matan Tora nebija tikai viens brīdis laikā. Tas bija sirds stāvoklis. Tora tika dota tad, kad bijām gatavi to saņemt, kad stāvējām kopā kā viens cilvēks ar vienu sirdi, ke ish ehad blev ehad, ar vienu sirdi, vienu mērķi, vienu likteni. Nepilnīgi, nepilnībā dziedināti, bet pietiekami vienoti, lai dzirdētu kaut ko lielāku par mums pašiem. Vēstījums toreiz, tāpat kā šodien, ir tāds, ka mēs dzīvojam brīdī, kad pasaule mainās mums zem kājām. Vecās varas izzūd, jaunās varas ceļas. Alianses pārveidojas, draudi mainās. Un visā šajā troksnī Izraēlai un ebreju tautai tiek uzdots tas pats jautājums, kas mums tika uzdots Sinaja kalnā. Vai esam gatavi pieņemt to, kas nāks tālāk? Vai mēs stāvam kopā vai atsevišķi? Jo Tora netika dota atsevišķiem cilvēkiem. Tā netika piedāvāta ciltīm atsevišķi. Tā tika dota tautai. Tautai, kas izvēlējās stāvēt plecu pie pleca, pat ja viņi nevienmēr par visu bija viensprātis. Ir arī iemesls, kāpēc šajos svētkos mēs lasam Rutes grāmatu. Tāpat kā daudzi kristieši, kas atbalsta Izraēlu, Rute nebija dzimusi šajā stāstā. Viņi to izvēlējās. Dziļās sērās, vientulībā un neziņā viņa paskatījās uz Noēmi un izvēlējās kopību, nevis komfortu. Viņas apņemšanās, kur tu iesi, tur iešu arī es, ir augstākais piemērs tam, ko notikums Sinaja kalnā prasa no visiem cilvēkiem. Tas apgādina, ka ebreju liktenis nav tikai mantojums. Tā ir apzināta izvēle sasaistīt savu likteni ar savas tautas likteni. Un vai tu izvēlies Dieva vārdu un viņa baušļus? Un tas ir mūsu paaudzes izaicinājums. Mums nav jābūt identiskiem. Mums nav jāizdzēš mūsu atšķirības. Bet mums ir jāatcerās, ka mūsu stāsts virzās uz priekšu tikai tad, kad mēs virzāmies uz priekšu kopā. Šavots ir par to, vai mēs varam atjaunot šo mirkli tagad valstī, kas joprojām cīnās, joprojām sēro, joprojām atjaunojas, joprojām strīdās, bet joprojām ir šeit. Joprojām izvēlamies dzīvi, joprojām izvēlamies viens otru, joprojām izvēlamies nest misiju, kas sākās ilgi pirms mēs piedzimām. Tāpēc ieejot Šavotu svētkos, lai svētība ir šāda. Lai mēs būtu cienīgi saņemt Toru vēlreiz, nevis tāpēc, ka tā mums tiek dota, bet tāpēc, ka mēs esam viens otram līdzās. Tāpēc, ka mēs atveram savas sirdis, tāpēc, ka mēs atceramies, ka mūsu spēks nekad nav nācis tikai no varas, bet gan no mērķa. Un lai šis Šavots nes skaidrību, vienotību un klusu drosmi turpināt iet pat cauri tuksnesim pretī nākotnei, kas mums lemta veidot. Priecīgus Šavota svētkus! Es esmu Daniels Sīmens. Pievienojieties man atkal nākamnedēļ raidījumā Straight Up no JNS TV Studios šeit, Jeruzalemē, Izrēlā. Paldies!